Izaicinājuma laikā mēs dzersim ūdeni, kas bagātināts ar 70 mikro makroelementiem, kas iegūts no koraļu kalcija no Okinavas salām. Un šī eksperimenta laikā es vēlos parādīt, kas tad mainās ar ūdeni, kuram mēs pievienojam klāt šo te koraļu kalciju pulverīti. Tātad šeit man ir 2 glāzes, tajā ir ieliets krāna ūdens oksidēšanās, reducēšanās potenciāls ir 150 milivolti. Pašlaik es saindēšu abas ūdeņus šajās glāzēs ar joda šķīdumu spiritā. Pievienoju klāt pāris lāsītes. Tas apzīmē to toksisko vidu, kas ir mūsu organismā. Toksisku vidu rada stress, alkohols, nekvalitīva pārtika, gaiss piesārņots, medikamenti. Un šādu ūdeni mēs nekādā gadījumā nedrīkstam dzert, un arī, ja mēs ieliktu zīltiņu šādā ūdenī, tās nomirtu, jo šādā ūdenī nav skābekļa. Oksidēšanās, reducēšanās potenciāls aiziet plusos. Lūk, varam redzēt, ka jau ūdens oksidēšanās potenciāls kļūst pozitīvi lādēts. Lūk, jau 252 vienības. 554 vienības. Tas, ko varam darīt, ir palīdzēt šo piesārņoto ūdeni uzlabot. Ja mēs pielējam ūdenim klāt krāna ūdeni, ūdens tik un tā paliek pozitīvi lādēts, krāsa, lūk, tāda dzeltena, spilgta, bet kas notiktu, ja mēs šim ūdenim samaisīsim, lai tās būtu viss viendabīgi oranžs. Pievienojam klāt koraļu kalciju. Atveram vaļā un pēru klāt. Samaisam. Un ūdens mainīs krāsu. Tas ir izrēģējis un ūdens ir atdzīvojies un kļuvis dzerams. Paskatāmies mērījumus. Ūdens vairs nav pie 500 vienībām, jau sāk samazināties oksidēšanās, reducēšanās potenciāls, un drīz vien viņš jau kļūs negatīvi lādēts. Lai uzlabotu šos te procesus, lai pātrinātu organismu spēju aizsargāties no brīviem radikāļiem, no visa kaitīgā, kas mums organismā ir, es pievienoju klāt glāzītei arī antioksidantu H-500. Un tagad samaisam ūdeni. Paskatāmies, kāds ir mērījums. Un lūk, ļoti strauji uzlabojas ūdens kvalitāte. Jau ir 132 milivolti plusā, un ūdens kļūst jau talītās negatīvi lādēts. Šāds ūdens ir bagāts ar skābekli, šāds ūdens ir bagāts ar minerālvielām, tā pH līmenis ir sārmains, un līdz ar to tas palīdz arī stiprināt mūsu organismu un nodrošināt skābju sāru līdzsvaru mūsos.